Labdien! Jūs skatāties web televīzijas kanālu Nedēļa @ un vēlos jūs iepazīstināt ar raidījumu Nedēļa @ Society. Šajā raidījumā mēs runāsim par procesiem, kas saistīti ar individu un sabiedrību kopumā. Šovakar es jūs gribu iepazīstināt ar ļoti interesantu cilvēku, kurš ir piekritis šodien atnākt pie mums uz sarunu un došu iespēju viņam stādīties priekšā pašam. Pašam tā kā teikt, tad mani sauc Zorgus. Valsts vēl oficiāli nav akceptējusi šādu manu nosaukumu, tāpēc, ka tas nav kaut kādā veidā neiedarās esošajā paradigmā. Bet jā, tas ir tas virziens, kur es eju, kā man sauks. Kāds bija oficiālais? Oficiālais vārds, tas ir labi, ka tu prasi. Nē, atteikums. Atteikums. Oficiālais atteikums sastāvē no 11 punktiem. Tur bija iesaistīts daudz organizācijas, arī kultūras ministrija. 11. Jā, un viņi bija tiešām centušies tā rūpīgi noformulēt to atteikumu. Tur piedomājuši bija īsti. Viņi bija labi piedomājuši. Zini kā, bez tāda nosūtījuma vai pārmetuma vienkārši šobrīd ir sabiedrība tāda vai šīs valsts iestādes tādas, ka viņām liekas, ka tas apdraud kaut kādu valsts kultūras telpu un kaut kādu demokrātiskās vērtībās. Varbūt tas nav īsti korekti, ka tu lieto šādu vārdu. Un, labi, valsts tā uzskata, šī brīža valsts ierēģiņi. Tad skatīsimies kaut kā jau. Bet tas jau neaizliedz lietot ikdienā. Tas ir fakts, pilnīgi noteikti. Tikai tad ir jautājums par to, ka ir ļoti daudz vispār tā gadījuma ar vārdiem, kur Otto, piemēram, varbūt ir dzirdēts, ja? Jā, ir pat, man liekas, Otto ar vienu burto T, ar 2 T. Jā, un tur ir tas paradoks, ka kaut kādā vienā brīdī likums bija tāds, ka varēja būt ar 2 T, un tad pieņem likumu, ka nevar būt ar 2 T. Un arī tāda kalambūra, un cilvēku identitāte, kā tas vārds ir tik svarīgs, bet tad valsts mēģina tā kā noteikt to, un tā kā jaucās tavā personiskajā dzīvē. Tas tāds, tur ir diezgan liela kalambūra, kā vispār mums valstī diezgan daudz viņi ir. Tas, ka valstī savu kārtību, es gribēju teikt, ka to kārtību pamainīt ir diezgan liela inerce, tur darbojās, bet, ok, palēnām un pamainīsies. Visam tos laiks, tieši tā. Jā. Kādas ir tavas aktivitātes šobrīd? Cik es zinu, tev tā ļoti, ļoti bagāta pieredze ir, un man pat īsti, uzaicinot tevi uz raidījumu, bija nelielas bažas, kā man sanāks ar tevi veidot sarunu, varbūt tu man visu laiku dominējis par maniem jautājumiem. Skatīsimies, kā būs uz priekšu. Bet kādas ir tavas aktivitātes patreiz? Ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, kādi tavi projekti ir? Bet es tiešām labprāt kaut ko ik pa laikam tev paprasīšu. Nav problēma, mēģināšu. Ja nesamulsīšu. Man liekas, ka viss būs kārtībā. Es mēģināšu tevi atmulcināt ar savu samulsumu. Labi, mēs smaidīsim viens otram. 2 čaļi kočetē, tas varētu būt interesanti. Mēs esam internetā, mēs tā varam, vai ne? Ko es daru? Tā lielā bilde, laikam, ir tāda, pirms 9 gadiem aizgāju no televīzijas ētera, pirms izgāju kaut kādam mūzikas posmam cauri, izgāju cauri kaut kādam tādam garīgās meklējuma posmam. Un tas, ko es šobrīd pirms gadiem 3 sapratu, ka man liekas, ka ir jāiet tajā nišā, kas varbūt ir sabiedrībai vissvarīgākā. Es neapgalvoju, ka es esmu ārkārtīgi liels eksperts vai kas, bet es esmu gājis 3 gadus izglītības jomā un mēģinājis, cik vien iespējams, tās aktivitātes izglītības jomā likt kopā, ko zinātne ir konstatējusi, ņemot vērā neirozinātni, ņemot vērā endokrinoloģiju, ņemot vērā pasaules izglītības piemērus, un mēģinājis pētīt kaut kādas jaunas risinājumus izglītībā, ko var darīt. Un tur ir 2 virzieni. Viens virziens ir tāds intensīvās mācības, kas ir savā ziņā pēc tādas Amerikas intensīvo kursu parauga un Singapūras intensīvo kursu parauga, kur cilvēks vecumā no 18 līdz 80 gadiem var iet uz 3-4 nedēļām kursos un iegūt to, ko skola kā nepiedāvā. Skola nepiedāvā apmācīt komunikāciju, atbildības sajūtu, koncentrēšanos, izpratni par sistēmu teoriju, izpratni par to, kā tu labāk var sevi manipulēt. Visu to, ko vajag šodien reāli, lai dzīvotu un izbaudītu sevi sabiedrībā. Tieši tā, vienkārši, lai tu būtu pilnvērtīgs cilvēks, lai tu pilnvērtīgi dzīvotu. Jo sanāk, tu 12 gadus investē no savu laika, bet investē kaut kam tādam, kas ir vajadzīgs 19. gadsimtā bijis, bet vai šobrīd tas ir vajadzīgs? Un ir skaidrs, ka ir vajadzīgs, bet tas, ja 19. gadsimtā varbūt tas bija 90% vajadzīgs, tad tagad tas ir vajadzīgs 20%. Līdz ar to mēs tos kursus tādus esam taisījuši, un mūsu atbildība ir bijusi tāda, ka mēs esam taisījuši vienmēr tādus zinātniskos testus, kā cilvēks izmainās kursu sākumā, kursu beigās. Un tie zinātniskie testi, mēs esam 2 reizes tos kursus taisījuši. Zinātniskie testi mums par pārsteigumu ir ļoti labi. Restīvi, ka tiem cilvēkiem tur uzlabojās empātijas rādītāji, sociālās atbildības rādītāji, pašefektivitātes rādītāji. Un tur ir diezgan daudz tie aspekti, kuros mēs tos testus taisam, no kuriem mēs skatāmies. Tad tas ir viens virziens, un otrs virziens ir mācību spēles. Jo tas, kas ir skaidrs, ka šobrīd ir tāda disonance, reāli, principā tāda šizofrēnija sākusies, ka
no vienas puses tas bērns mājās lieto internetu, viņam ir YouTube, viņam ir Google, Facebook, draugiem LV, kur viss ir dinamiski ātri un tā tālāk. Un viņš aiziet uz skolu, un atkal tev ir 19. gadsimta modelis. Viens cilvēks stāsta, tā kā kancelē mācītājs, un tev ir jāklausās, un atkal tas strādā tikai uz audio, tie, kas uz audio tver ar ausīm vai bišķiņi redz bildi, visiem pārējiem kinestētiķiem un iztēles bagātajiem un uz izjūtām un introvertiem, tā ir problēma. Labi, tas ir Latvijā, bet vai tas arī Eiropā ir līdzīgi, vai visur tā? Tad, principā, neviens nav ticis līdzi šodienas tādam laikmetam. Es zinu tikai šobrīd reāli, ka ir atsevišķas skolas visur pasaulē, kur ar to tiek galā. Tas ir Amerikā, Latvijā to skaitā. Bet kā sistēmas, man liekas, ka pirmā valsts oficiāli, kas to ir izdarījusi, tā ir Singapūra, kura ieviesa tieši no šī gada mācību gada ieviesa ne tikai IQ izglītībā, slavenais IQ, ne, bet arī EQ, emotional coefficient, restīvi sanāk, emocionālā tā komponenta arī parādās izglītībā. Un otra valsts, kas mēģina tajā virzienā iet, loģiski tik daudz, kur minētā un pieminētā, tā ir Somija, kurā mēs izglītības ministrijā pirms 2,5 gadiem runājām, viņi jau tad plānoja likt vairāk mākslu, teiksim, izglītības sistēmā iekšā. Un arī tas principā tā ir prettendence. Ja pasaulē tagad vairāk dabaszinātnes, vairāk tur fizika, ķīmija un tā, tad Soma pateica, mēs saprotam, ka mums vajag vairāk fiziskos slodzes bērniem un vairāk mākslu, kas ir tik ļoti loģiski no neirozinātnes viedokļa. Tur tā kā... Tas paver tādu plašāku pasaules redzējumu, līdz ar to informāciju vairāk var apstrādāt, tas ir ļoti, ļoti tāds pareizs piegājiens. Es gribēju pajautāt vēl saistībā par šo te pieredzi, tad principā pamatā tagad tu nodarbojies ar izglītības jautājumiem. Izglītība ir 50%, un otrie 50% ir šobrīd tēma, kas man ir interesējusi jau gadus 15, laikam tas ir jautājums par mēdījiem. Un es pagaidām varbūt tā garāk neko nestāstīšu, nepļāpāšu, nepūtīšu zilus dūmus debesīs, bet... Varbūt kaut kur uz beigām parunāsim par plāniem, par skaisto nākotni. Varam parunāt. Skaisto nākotni, tas ir vēl viens cits stāsts. Jā, es tā nejaušu, tāpēc tas nebija absolūti nekādi apakšā domāts. Tas bija tīri pēkšņš tāds. Skaistā nākotne. Mans teiciens, 2 vārdu salikums, kas beigās izrādījās ar jēgu. Jā. Mēdīs arī vēl viena tāda niša, jo man liekas, ka varbūt es varu uzrakstīt. Kā mēs kaut kādā brīdī, man kā mārketinga cilvēkam ļoti interesē, es domāju, ka varbūt arī jums interesē, mēs sākam domāt, kā vispār sabiedrība attīstās, ja mums ir saiti tēma. Tad mums likās, ka pirmais, kas visātrāk nomaina sabiedrību, tie ir mēdīji. Viņi var pievērst, es pēc tam parādīšu pret kameru, bet arī, tad viņi var pievērst kaut kam uzmanību, mēdīji. Vislēnāk mainās, pieņemsim, tā ir ģimene. Tāpēc, ka ģimene ir neatkarīga institūcija, tu nevar vienkārši nākt iekšā un ģimenē kaut ko mainīt. Ļoti lēni mainās arī izglītība loģiski. Izglītība, tāpēc, ka tur ir uzstādījumi, tur ir koncepti, tur ir stereotipi, kā jābūt. Tad savlaicināšu ļoti lēni mainās un ļoti lēni maina arī politika, bet arī tā, kas jau ir dinamiskāka nekā ģimene, izglītība un tā. Un tad ir otrais, mums ir sociālie projekti. Un, ja mēs gribam kaut kādas izmaiņas, teiksim, Latvijā, tad ir skaidrs, ka, teiksim, tādā pieaugušā secībā, ka visātrāk mums kaut kāda ietekme var panākt mēdī, tad ir sociālai projekti un tad ir politika. Izglītība ir vissvarīgākā tēma, jebkurā gadījumā, tāpēc, ka viņa ir ilgtermiņa, tā kā no kokam saknes, bet arī to uzreiz nenomainīs. Un tāpēc, ja mēs kaut ko Latvijā gribam izdarīt, tad ir skaidrs, ka ir jautājums, kāda Latvijā ir mēdī, kāda ir sociālai projekti un kāda ir politika, kuri ietekmē visi izglītību. Labi, teiksim, ja mums tēma ir raidījumam internets, interneta vide, sabiedrība, individs, tajā persona, tad es varbūt savu pozīciju, lai tad mēs to virzienu kaut kā vienādi uzturētu. Praktiski sabiedrība balstās, pat ne sabiedrība, bet vispār pasauli balstās uz tādiem 3, pat 4 vaļiem. Tas ir materiālais, tas ir garīgais un tas ir sociālais. Praktiski tās ir tās vajadzības, kas uztur pie dzīvības šo te personu sabiedrībā. Bet tu teici 4, mēs tev 4 varbūt bišķiņ, kas ir atkal mūsu izkropļotā sabiedrība, ko ir izveidojusi matēriju, mēs varam uztvert kā fizioloģiju, mēs varam uztvert arī kā materiālo pasauli, naudu, mantas. Ja? To pats sabiedrība izdomājas, ka viņi to nodala. Cik liela loma internetam, internetu videi, visām tām darbībām, ko viņš veic, ir individam, personai. Un pēc tam parunāsim arī par to, kas ir sabiedrība kopumā, kas sastāv no individu un kāda loma ir internetam tajā. Tu zini, man liekas, ka internets savā ziņā šobrīd ir unikāls ar to, ka tā individu loma aizvien vairāk pieaug, bet tieši kādu individu loma.
ja mēs, ir zināms, iediems jā. hard power, soft power. Nē, pastāst. Restīvi, hard power ir tas, ka tev ir kaut kāds dotums, kā handikaps, kā tas, ar ko tu esi priekšā citiem. Tev ir status, vai tev ir finanses, vai tev ir kaut kāds stāvoklis sabiedrībā. Un ar šo tu vari ietekmēt. Un, teiksim, agrāk bija tā, ka, ja tu esi priekšnieks, vai tev ir finanses, vai tev ir caurlaide, tad tu vari tā kā, lemt pār citiem cilvēkiem. To sauc par hard power, ja? Hard power. Tev ir status. Tad tu esi priekšnieks, tu esi prezidents, tu esi liels ierēdnis, tu esi kaut kāds Ostaps Benders, kurš tur bīda kaut kādas lietas. Restīvi, tad ir hard power. Ļoti daudz cilvēki hierarhālā sabiedrībā tiešām meklē šo hard power. Un tur nav runa par talantu, tur ir runa par to, ka tu gribi būt tajā amatā. Un soft power, tā ir spēja komunicēt, spēja pārliecināt, būt ar idejām. Bet tieši tajā kaut kādā talantu, ideju un sabiedrības attīstības jomā. Tev var nebūt status, bet tev ieklausīsies. Tev var nebūt amats, bet tev ņems vērā. Un tad ir tās īpatnē, ka principā mums ir tāda divu pasaules kultūra sadursme starp hard power un starp soft power. Teiksim, mēs redzam tādu Kaliforniju, kurā ir venture capital ļoti spēcīgi izteikti, kurās ir idejas, kurās ir jaunie. Cilvēki šortos staigā, kuriem aizmugurē stāv miljoni. Jā, un arī runājās savā starpā. Man ļoti patīk šis LinkedIn, viens no dibinātājiem, kas tagad ir, kas vienkārši braukā savā 20 gadus vecajā buikā. Tāds, burtiski, un tas ir skaidrs, ka tas ir izteikts soft power cilvēks, kuram patīk idejas, kurš runā par jaunām virzienēm, jaunām paradigmām un tā tālāk. Un ir tādas open-minded sabiedrības. Un tad ir šie house-minded, tās konservatīvās vai nacionāli konservatīvās sabiedrības, kas ir tāds anti-internets vai anti-atvērtība vai tāda noslēgtība, un tie ir uz to hard power orientētie. Un tāpēc arī, teiksim, šis Lemberga fenomens Latvijā, teiksim, ka joprojām cilvēki saka, ka Dievs viņš ir slikts oligarhs, bet vai tu gribētu būt Lemberga vietā, vai viņa radinieks? Ir viens pētījums Latvijā. Jā, es gribētu būt Lemberga radinieks. Tur bija kaut kāds diezgan arī daudz aspektu, bet... Mēs, ka vērtības ir izkropļotas sabiedrībām. Tomēr viņas ir kaut kur aizgājušas, aizslīdējušas. Kad viņas ir bijušas labākas? Nekad. Teiksim tā, viņas nav bijušas, viņas varbūt atsevišķās sabiedrības daļās, teiksim, zemeslodes kaut kādos punktos, viņas ir sabalansētas vairāk vai mazāk. Bet citas ir disbalansētas absolūti. Liekas interesanti, ja mēs tā skatāmies, visiem patīk kaut kāds tabulas, un dažreiz ar tām tabulām tā viegli kaut kā saprast, uz kurien iet. Man bija viens jautājums, ja mēs runājam par tādu, kad sabiedrībai bija vērtības, tad viens jautājums, vai sabiedrība vērst uz pagātni. Jo man ir tas viens jautājums, un es principā, man liekas, tas ir tas jautājums, ja cilvēks ir vērsts uz pagātni, tad mēs skatāmies, kas tajā pagātnē ir bijis tas labais, pēc kā tu tiecies. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums, cik tu esi vērsts uz sociālo vienlīdzību. Principā. Bet ko nozīmē sociālā vienlīdzība? Tā nozīmē pašatbildību par valsti, par sabiedrību, tā ir ekosistēmiska izpratne. Es esmu atbildīgs par valsts, es ne tikai gaidu no valsts, bet es arī darīšu kaut ko tur sabiedrības labā. Man liekas, tas tā baigi nekā. Kas tam man virza reāli kā individu sabiedrībā uz priekšu? Mans viedoklis, ka komforts man virza. Labsajūta. Ja, tie 3 punkti bija, ja, tātad fizioloģija, tāpat materiālā sadaļa, ja, tātad man vajadzīga komforts, man labi jājūtās, otrā sadaļa ir mana, teiksim, garīgā attīstība, emocijas tā skaitā, man jābūt labām emocijām, trešais sociālā vide, no kurienes es gūstu šīs emocijas. Es uzskatu, ka tie tomēr ir 3 vaļas, ko balstās balans manas personības, teiksim, līdzsvars, kā es stabili jūtos, labi jūtos, tas man virz uz priekšu. Bet, ja man ir, teiksim, izglītība, ja, tad mana garīgā sfēra nav tik attīstīta, tad es būšu saraustīts un man būs disonants iekšā, es būšu nervos, ja, man materiālā komforta stāvoklis, man būs nograuts, es arī nebūšu priecīgs. Tas ir tas, kas virz mani kā individu, es varbūt nerunāju kā mani konkrēti, bet vispār individu, personu uz priekšu kaut ko darīt. Protams, otra puse ir šādas tādas izkropļotās vērtības, ko sabiedrība ilgu gadu laikā, simtiem gadu ir kopusi. Ja? Ņemsim, piemēram, šo te materiālo pusi, ja, tās vērtības, ko tu runāji. Kā viņas ir, kurš tad ģenerē, kad man vajag vairāk vai mazāk vai lielāku vai plašāku? Man jau nevajag īstenībā. Tur Amerikā, man liekas, nesen bija ļoti interesanti filmu nostījos par mazām mājām, maziem dzīvokļiem. Bija tāda filmiņa, tur praktiski cilvēki liet otru ceļu, nevis uz lielumu, uz maksimālo, bet uz tādu minimālo, optimālo. Sociālā vienlīdzība, man liekas,
tas būs viens no lielajiem atslēgas vārdiem vispār, uz kurienes sabiedrības ies pēc manas saprašanas. Nu, ja tā runā, jo... Bet kur šeit internets? Mēs runājam par individu un sabiedrību, ja? Tad, ja mēs, kā te pasaka, ja cilvēks sāk saprast šīs ekosistēmas principu kā tādu, bet ekosistēma nevis kā flora un fauna, šī aspektā, ko bioloģijā mums māca, bet ekosistēma arī, kas ir biznesā, ka uzņēmums ir ekosistēma, ka valsts ir ekosistēma, ka sabiedrība ir ekosistēma, tad agri vēl mēs saprotam, ka tā kā organismā, teiksim, aknu nevar vienā brīdī sākt ņemt 35% vairāk enerģijas no organismā, nu, tāpēc, ka vienkārši šī ekosistēma nobrūk. Jebkurš čalis sapratīs, ja viņam labam ritenim kārdāns sāk čakarēties, viņš arī lēnītēm visu ritošo daļu sāk čakarēt. Respektīvi, nav tāda lieta, kā atdalīts individs un atdalīts sabiedrības. Nē, viņš nevar dzīvot bez sabiedrības. Līdz ar to sanāk tā, ka viss mūsu tās lietas, kas tev ir komfortablas, viņas nevar būt komfortablas, ja visiem pāriem nav komfortablas. Tad te ir uzreiz piemērs, kāpēc, ļoti interesanti, kāpēc daži uzskata, ka pabalstu maksāt vajag, otrs saka, nē, nevajag. Ja? Mans uzskats ir ok, ir jābūt kopējiem līmenim jāaug. Tāpēc ir jābūt, nu, teiksim kā, ja viens tur mētās pa miskastēm, nu, tad jau īstenībā kopējais rādītājs sabiedrībai būs zems. Ja mēs paceļam visu to latiņu augšā, tad mēs attiecīgi jūtamies visi labāk, jo nu, nav to negatīvo izpausmu tajā līmenī, kas ir zem tās latiņas, ko tu esi nolicis. Ir trikī lieta ar tiem kruķiem. Restīvi, ko mēs esam izdarījuši, vai ko rietumu civilizācija ir izdarījusi ar Āfriku, dodot viņiem visu laiku palīdzību. Vai dodot zivis, mēs palīdzam, vai mums iedod makšķeris. Vai vēl tālāk tas, kas, manuprāt, teiksim, kas ar kādu konceptu es mēģinu kaut kāds pēdējos 5, 6, 7 gadus dzīvot ar šo intelektuālu altruismu domu, ka tu nevis dod zivis, kas principā gandē cilvēku. Ja viņš pierod vienkārši dod man zivis. Nevis tu viņam dod makšķeri, bet tu viņam pat māci taisīt makšķeri. Restīvi, mums ir jāmāca cilvēkiem strādāt vai mācēt. Mums ir jāmāca pašiem sev domāt un pašiem mācīties un jāiemāca citiem mācīties. Nu, labi, viens rīks, tātad patiesībā viens no galvenajiem šodien ir internets. Tad mēs varam tur paust savu viedokli un virzīt tās domas uz to, lai attiecīgi šīs idejas nonāktu līdz cilvēkiem. Kāds tavs uzskats ir? Kā tavuprāt sabiedrībā varētu sadalīties, teiksim, progresīvā daļa, konservatīvā daļa, kas varbūt nekur negrib kustēties, bet būt tur, kur būt, nu, un tā, kas ir varbūt jāpavelk. Nu, vai vēl varbūt ir kādas sadaļas? Tu zini, ir cipari, ir statistika par Latviju, kas ir interesanti. Latvijas salīdzinājums arī ar Igauniju par šādu sabiedrības, teiksim, daļu no televīzijas reitingiem, es kaut ko varu spriest. Pirmais, es pāris cipars varu pateikt, uz ko es arī šobrīd orientējos, ka es skatos kaut kādiem mēdīju produktiem, ko Latvijā taisīt, vai arī, teiksim, kā var komunicēt ar sabiedrību. Bet ir jāzina, ka, ja mēdīji pamainīsies, un mēdīji sāks dot citu informāciju, un mēdīji sāks ļoti atbildīgāk par to, ko viņi dara, es domāju, tur radikāli tie cipari mainīsies. Piemēram, ir šie house-minded un open-minded cilvēki. House-minded ir mana ģimene, tā ir mana pasaule, un tā nav ekosistēma. Tas tā kā mašīnas labais ritenis domā tikai par sevi, un akanu cilvēku organizācija domā tikai par sevi. Latvijā viņi ir apmēram 80/20, tas ir pirms apmēram 3 gadiem taisīts pētījums, tad 80% ir šo es sev, un 20% tā kā ir atvērtāk uz sabiedrību, uz pasauli un tā. Igaunijā tas bija 60/40. Jūtam starpību. Man liekas, 90% tas ir valsts ideoloģijas jautājums, un tas ir mēdīja jautājums. Vai mēdīji dod kaut kādu virzību, mēs ejam uz turieni, vai valsts rada uzticību sev, vai valsts rada ticību, ka kaut kas uzlabojās. Tur ir ārkārtīgi daudz miljoniem šo piemēru, un es varu pateikt, viens pētījums bija, ja nemaldos, lai kur tik tas nebūtu paradoxāli, bet tā, cheeseburgeris, laikam, Burger Kings, bija pētījums, kas ir svarīgi strādniekiem, lai vispār viņi gribētu tur strādāt un asociēt sevi ar to vietu. Un tas pēc tam bija pētījums, ka tas ir vispār raksturīgs visām sabiedrībām. Dienas beigās man vajag sajūt, ka kaut kas ir uzlabojies. Tas ir no vienas puses īsti nogrieznīši, bet daudz un ātri sasniedzams. Jā, normāli. Tur ir ļoti daudz jautājumu par teambuilding, par to, kādā veidā cilvēki vispār savā starpā komunicējās, kāda ir socializācijas vispār nozīme tajā uzņēmumā, kāda ir misija, ideoloģija un kvalitātes standarti. Bet jebkurā gadījumā tev vajag saprast, ka Latvijas sabiedrība kā tāda, pirmkārt, viņa ir ļoti sašķelta, viņa uzticības režīms ir ārkārtīgi zems, mums bija kaut 80% neuzticās viens otram, tur bija kaut kas tāds. Un šī, man liekas, ka tas jautājums, par ko tu tagad par to dalījumu, tur parādās, man liekas, ka visi tie šī brīža tādu Latvijas nespēka parametri tieši šajā statistikā, kur mēs atrodamies neuzticēšanās ziņā, house-minded noslēgšanās ziņā,
latvieši versus krievi ziņā, bagātie pret nabagiem, šī vēl skalā, ko izmanto joprojām politiķi. Kāda recepte? Mēdī, sociālai projekti, politika, izglītība, ģimene. Ģimeni mēs nedrīkstam aiztikt. Ģimene ir neatkarīga institūcija, bet mēdī tas ir tas, ko tu taisi ar savu iniciatīvu šobrīd, to, ko man liekas, ka varbūt mēs skatāmies tajā virzienā, un politika ir tas pats. Kas ir zīmīgi, tad politika ir visskumjākā lieta vispār šobrīd Latvijā. Bet nav bišķiņ pretruna, ir taču vispār pieņemts tāds uz vecu uzbūvēt kaut ko jaunu nevar. Kas ir vecais? Man liekas, ka es tev pilnīgi piekrītu. Man liekas, ka nevajag ieties vecajās. Skaties. Viss mēģina pielabot, piešpaktelēt, bet īsti neko radikāli darīt negrib. Paceļ jautājumu, paceļ problēmu. Ko tad mēs taču neko nevaram izdarīt? Viss taču tagad bļaustās. Tu atver internetu, pasties, bļaustās pa visu, absolūti. Tur negatīvā ir, man liekas, ka 99,9%. Par laimi tie negatīvie, kā bija tā statistika, laikam 1% no tiem, kas lasa kaut ko komentē, un pārsvarā tie arī ir tie, kas komentē to negāciju. Tie 95%, kas neieraksta, iespējams, viņi vienkārši paliek pozitīvi. Restīvi, tādā ziņā mums tā sabiedrības aina, viņa nav adekvāta, mēs pētam pēc internetu komentāriem. Nē, man ir bišķi savādāks viedoklis. Es lasu, es ieraugu problēmu, es tomēr paskatos, ko, teiksim, ir man sāpīgs tēmas, kas man patīk pacelāt, vai, teiksim, kur es redzu risinājumu, bet reāli neviens to nekur nedara. Un tad es ierakstu savu viedokli un attiecīgi risinājumu, lai arī tur negatīvs apakšā ir. Bet problēmas jau vēl nav beigušās, ja mēs tā gan sabiedrībā, gan Eiropā, gan Latvijā, viņas tikai iet uz kurieni. Es nekad nedomāju īsti, ka es piekritīšu advokātam Grūtupam, bet kā tu pasaka, arī viņš vai vēl kaut kādi līdzīgi cilvēki, kas ir kā veduši Latviju šajā liberālajā virzienā. Tagad arī tāpatās pasaulē mēs redzam, ka liberāla ekonomika kā tāda, viņa jau brūk. Viņa ir pierādījusi kaut kādu savu nedzīvospēju. Bet ekonomika ir kas? Ko mums bāzi? Kas mums ir ekonomika? Nē, ekonomika ir kaut kāda miedarbība principi, pēc kuriem viss ir uzbūvēts. Jā, bet ekonomikas pamatā ir maksimāli efektīvi pasākumu procesi. Mums te nav tāda ekonomika, vispār kā tāda. Man liekas, tas ir globāls jautājums. Man patīk tas, ka Latvija ir samērā maza. Mēs varam ļoti ātri norēģēt uz kaut kādiem procesiem. Tā vajadzētu būt, jā. Un man liekas, ir pienācis laiks taisīt kaut kādu eksperimentu. Radikāli pieiet, radikāli mainīt, gāzt, laust, protams, ka ne jau ar mietiem un ķieģeļiem, bet ar pareiziem soļiem. Labi, vienalga, pēc tam viņi izrādīsies nepareizi, mainīt, kļūdīties vienmēr cilvēcīgi, bet ir jādara. Es esmu par vārdu radikāli. Tas ir, ja mēs apzināmies, ka cilvēks tiešām ir smagi slims, tad vajag radikāli to penicilīnu dot 2 nedēļas pēc kārtas. Tu dozi, tiešām, lai ir tā izmaiņa. Es esmu pilnīgi noteikti par to. Jautājums ir, ka, ja, teiksim, gadus 10 apkaļ es būtu par radikālu, tad šobrīd es esmu nodefinējis, ka, man liekas, ka ko sēst. Tas rāda pretī. Jā, tieši tā. Restīvi, labi, varbūt tas ir kaut kāds vecāks periods, kur es būtu kaut kāds, es bišķiņ pārspīlēju, bet tāda kaut kāda mīlestības komponente tajā visā vajag. Es nepārspīlēju vārds mīlestība. Bez tā vispār nekas nenotiek. Ak, Dievs. Tas ir klasika, jā. Mēs esam sadziedājušies. Mēs mīlam pasauli. Šī negadījumā, mēs mēģinām tagad nodefinēt, ja mēs taisītu kaut kādu projektu Latvijā, vai, teiksim, pirmkārtām, ka bez mīlestības vispār nedrīkst neko darīt, ja mēs nevis tā vulgāri, kā reklāmas mārketinga cilvēki, izčakarējam vārdu mīlestību. Tā, ka, Latvijā ir izčakarēts vārds pozitīvisms. Vienkārši tāpēc, ka paņēma reklāmas kampaņā ielika un vienkārši tādu tā kā semantisko nozīmi ielika. Bet amerikāņi vēl vairāk izčakarēja, liekot sev uzlīmītas spoguļiem priekšā, savus vēlēšanās, es priecīgs, es laimīgs. Tas arī nav normāli. Tu zini, ka katrs glābjās kā var. Jā. Bet, ja tas pārspīlēt, es pirms tam minēju 3 tās lietas balansā, sabalansēt. Nepietiek izglītības, pievelc, nepietiek emociju, atrod, aizies sabiedrībā. Bet kas ar sabiedrību? Ja sabiedrība tev nespēja iedot, dod negatīvas emocijas, sabiedrība nespēja nodrošināt tev komfortu, tur sāk šķobīties. Kā man liekas, es daudz domāju par to, ka par vienu patiesības jautājumu, un man liekas, ka nav viens patiesības. Bija ļoti tās piemērs par Amerikā, par mormoņiem. Ir tāds Bills Maiers, HBO varbūt ir redzēts, bija Real Time with HBO, with Bill Maier, un viņš ir tāds antireliģios ļoti. Un es viņu konceptiem ļoti daudz kur piekrītu. Viņš saka, tā visa ārkārtīgā dīvainā pasaule, kas ir uzbūvēta uz Bībeles, kur vienkārši ir uzrakstīta grāmata 3. 4. gadsimtā,
Un tā tālāk, tas ir absurds, kas tur vispār ir nācis līdzi, bet viņam viens cilvēks saka, kāpēc tu tik ļoti nosodi mormonus? Ir cilvēki, kuriem mormonisms dod vispār iespēju no kādas šizofrēnijas tikt vaļā, no kaut kādām bailēm tikt vaļā. Kā baznīca, tā ir tāda Jā, emocionālā tāda saliņa, kur vienīgais tas, ka kāds to, kaut kāda daļa, attiecīgi, kur iesaistīto sektas un tās izmanto kaut ko. Es pilnīgi, restīvi, sektantisms kā tāds, tā ir tāda viena no tādām dulējām lietām, kurā cilvēks tā kā tiek iedrauks kādā vienā šūnā ar tikai vienu pasaules redzējumu. Tas ir dulli, bet atkal, ja kaut kādi cilvēki tur to dara, fine, lai viņi tā dara, vai tikai raksta uz mašīnām, to vai šito. Es vienkārši iedomājos, tagad es papētīju caur izglītību, ka 80% vecāki neinteresējas par saviem bērniem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas bērns principā ir tādā pašplūsmā, viņš vienkārši plūst kaut kur, kas viņam pagalmā notiek, kādas viņam ir bērnības traumas, kādas ir vardarbības traumas. Burtiski viņš akumulē visu to, jā, un pēc tam spļauj ārā, jā. Un tad lai viņš tiešām mēģina balansēties, kā viņš var, un iespējams tur vajag kaut kāds kategorisks tādus gājiens vai šitāds gājiens, burtiski, lai viņš, kā lai te pasaka, lai viņš izdzīvošanai un savai balansētībai meklē kaut kādus kategorismus. Man liekas tā, es vienkārši vienu piemēru pateikšu, man bija jautājums par izglītības sistēmu, piemēram, ka mēs jau neļaujam balansēties cilvēkiem. Bija tāds jautājums, kaut kāda lekcija bija jauniešiem, un es prasīju, tur bija diezgan liela zāle, ko 400-500 jauniešu, un es prasīju, kāda jums sajūta, jūs esat uz skolu, jūs varat skolā izpaust, vienkārši kādu jūs vēlties? Tāds klusums, daži saka jā. Man ir jautājums meitenēm. Vai meitenes jūs gribētu kādreiz aiziet uz skolu, tāda milzīgi skaists cepuri, kur ir tāds rozā, banti ir. Meitenes tā sāk ķiķināties un saka, jā. Kāpēc jūs neiet? Tāpēc, ka izsmies. Riki stāsta par to, ka šis ir tas house-minded princips par to, ka cik emocionāli tu esi attiecībā pret citieniem no ārpuses. Tas ir viens, un otrām kārtām šī sabiedrība, viņa visauveca. Šis ir jautājums, kāpēc politikā, varbūt baili cilvēkiem iet, ja tu ieiesi, tev momentāli krāmēs pa seju, uzgāzīs kaut kādu žļurgu virsū. Iemesls ir tāpēc, ka tur ir ļoti daudz briesmu lietas sadarītas politikā, joprojām notiek tās briesmu lietas, bet principā tā izglītības sistēma rāda, ja tu gribētu nākt ar kaut kādu savu identitāti, vienkārši tāds, kāds tu esi, es ar šādu cepuru aizēju uz skolu, vai es čalis aizēju uz skolu tā, vai, mums ir savādākas cilvēcīgākas attiecības. Tas viss kaut kādā veidā tiek noprasēts, tāpēc, ka man liekas, tā ir kaut kāda vai padomju skola vai reliģijas skola. Tur ir kaut kas tāds starp katolicisku, es neko nesaku slikti par katolicismu vai kādu reliģiju vai sektu, lai katrs dara, kā viņš grib, bet tur ir kaut kas tāds, ka mēs baidamies būt paši, baidamies kļūdīties, un tāpēc, ka ir tāda tendence, ka kaut kas noēd to spilgto un tā. Tā ir sabiedrības izglītotībā šajos jautājumos. Tur laikam ir tas, ka mēs vienmēr bija tas piemērs par to, ka mamma kaut kādā teica, mamma kaut kādā saka bērnam, tu tagad beidz ākstīties, ko viņš par to padomās? Restīvi, ka ir tāda, mēs esam tādā ciematā, kur mēs skatāmies, kā uz mums rēģējas, nevis uz to, kā es jūtos. Un atkal sanāk, ja es apspiežu sevi un nevaru justies tā, kā es vēlos, lai netraucētu, protams, citiem, tad arī, un citi visi tā dara, tad, zini, visi tā kā kaučukā, tā kā pārvietojās un mēģina iet uz priekšu, bet tas tā. Jā, tā ir smaga problēma sabiedrībā. Tas ir tās dogmas, kas iedzītas, viņas ir smagas un tur ir grūti tikt no tām vaļā. Tāpēc man bija tas jautājums par to, cik tad ir sabiedrība, tā open-minded sabiedrība, cik ir tā neitrālā, tā house-minded, ja, un cik ir vispār tā, kur ir zem kritikas. Laikam tā house-minded ir diezgan, lai man piedodas, bet visi tie, kas ir nacionāli konservatīvie, tiem šobrīd tajā globalizācijas laikmetā, tie ir tie, kas, man liekas, to Latviju velk zem ūdens. Jo, ja mēs apstāmies, visi gribētu būt tā kā Šveice, bet Šveicē ir 4 valsts valodas. Nevajag Latvijā 2 valsts valodas, bet vienkārši Latvijā vajag saprast, ka mums vajag komunicēt visai nācijai kopā. Ja mēs paceļamies bišķi augstāk, pastamies no tornīša, kas vēl augstāk ir, valodai ir nozīme? Nē, komunikācijai ir nozīme. Kam vēl nozīme? Viss šīs vērtības, viņas ir pārvērtētas. Nav nozīme. Teritorijai, kurā tu dzīvo, ir nozīme sabiedrībā, kurā tu dzīvo, nav nozīme. Te tikai šāda proporcija jāskatās. Kur tad novadīs, ja mēs domāsim par vienu valodu, 2 valodas? Kas tā par problēmu? Mēs tāpat lietojam pusi angliski internetā, jaunieši mierīgi pārvalda angļu valodu. Tagad sāk domāt tur muļķības par vārdiem, kaut kādiem izrunām. Arī kādreiz man pieredze bija veikalu nosaukums. Ja? Pašam kādreiz bija veikals. Tā bija traģēdija, ja, kad Zinātņu akadēmijā kaut kāda valodas speciālisti sāk tur garumzīmes un burtus spriest. Nē, tā var, tā nevar.
Kāda tam nozīme ir pēc būtības? Zini, es no izglītības raugoties, es esmu par to, lai katrs cilvēks var realizēt savu sapni. Tik vien, lai viņš neierobežo citus. Šajā gadījumā es esmu par to, lai latvieši var realizēt savu nacionālo sapni. Cik vien iespējams. Lai latviešiem ir spēcīgi dziesmu svētki, lai viņiem ir dainas, lai ir tautas tradīcijas un tā tālāk. Diemžēl, man liekas, ka mēs esam nevis ar to, lai attīstītu savējo, tad mēs tik ļoti baidamies un politiķi manipulē ar to, ka nos no krieviem, nos no vēl kaut kurienes, ka mēs, principā, ne to izdaram. Un tad jautājums par to, ka, lai ir latviešiem, un Dievs dod, kad paliek, tā mazā tautiņa, kaut arī tiešām pēc 10-20 gadiem vienkārši viņi var pazust, pie šī modeļa. Bet tam jau arī īsti tā nozīme tāda, ka tu savu pieredzi, izdzīvo, bet tāds mazs tautiņas daudz ir vēl mazāks, kur turās kopā. Tas ir, es gribēšu tā, es negribēšu, tas atkal ir mana izvēle, ko es darīšu. Man patīk, tas nepatīk, bet tam nozīme ir, spēlēties ar to, tas ir tā kā, emocijas gūt, es gūstu emocijas no tā, ka es atrodos šajā sabiedrības kopumā, man ir forši. Dzīvoju es Krievijā kaut kur Sāģā, pilnīgi savādākas emocijas. Man tur neinteresētu nekāda nacionālā piederība. Es būtu vienkārši tas, kas es esmu, un man tur apkārt ir, cik tālu tur tāda paša. No šīs sarunas kontekstā ceru, ka mēs tiešām atrodamies kaut kur Kalifornijā šobrīd. Tā tiešām atvērta par to, ka jā, es esmu pirmkārtām cilvēks. Godīgi šis, ka visi šie, kā tu saka, cilvēki, kas bļauj par to, ka Krievi ir tāda vai šitāda Latvijā, piemēram. Ka mēs esam cilvēki. Tajā brīdī, kad ir Imants Zidonis, Imants Zidonis ir labs. Imantam Zidonim man patīk Murjāņa mājā. Viņam pie trepēm stāv 3 bildītes. Viena ir latviešu tautmeita, otrais ir aktīvs, kā viņš sauc, tās Sai Baba, hinduisti, viens no lielajiem čaļiem, guru tās augtajiem. Un trešais bija Jēzus bilde. Tas ir latviešu šis cilvēks, kurš bija atvērts pasaulē. Un man liekas, ka tiešām, galvenais, viņiem bija ļoti skaists teiciens, mēs pat uzteicījām tāds novilcenīts, kas aizgāja pa Latviju. Laiki nav svarīgi, svarīgs ir cilvēks. Restīvi, ka burtiski, ka mēs aizmirstam, ka svarīgs ir cilvēks, nevis kaut kāda dogma. Ja tas cilvēks vēlās tā, lai viņš dara tā. Labi. Tas viss sakrīt ar manu dzīves uzskatu un manām dzīves vērtībām. Kāda recepte tagad, mēs jau bišķi pat tālu no visiem internetiem, bet īstenībā tā ir sabiedrība, tas ir tas pats internets, kā tas ir internets, eksternets, jā, viss iekšā ārā. Kāda tavuprāt tā recepte ir? Kas ir pa solīšiem? Labi, tu uzzīmēji sfēras, kurās kaut kas jāmaina, bet kas tad ir faktiski jāmaina? Kādas darbības, kādas soļi zem tā slēpjās? Labi, mums ir mēdīji. Kas jāmaina mēdījos? Man liekas, es neiešu citā baznīcā ar savu likumu. Es neiešu citā mēdījā un neteikšu, jums jāmainās. Labi, tev būs savs, tu pozicionēsi savu viedokli un tā kā tu dari tie, kas dalīs. Tā kā tu šobrīd dari, tā kā jūs te esat kaut vai rekur burīgā Mārupes istabā. Labi, tad es negribēju teikt mainīt, bet citus mēdījus, bet kādu, tad ko tieši ar savu piemēru? Šīs te idejas informēt sabiedrību par šiem te dzīves uzskatiem? Jā, man liekas, ka Latvijā, piemēram, vienkārši vajag mēdī, kuram uzstādījums ir vienkārši mīlestība. Kuram ir uzstādījums par to, ka mēs varam tolerēt citus, ka mēs varam būt pozitīvi, cilvēciski. Mēs varam informēt citus tik labi, kā mēs informētu savu bērnu. Teiksim, ja jautā, vai tu bērnam dot vislabāko? Jā, sabiedrībai. Un tad arī, vienkārši, kas tas par modeli ir. Bet to var saprast arī, tas ir kaut kāds no padomu laika nāk, tas ir nāk varbūt no tāda nežonīgā kapitālisma. Gribu tev nedaudz savu viedokli arī par šo te padomu laiku. Ļoti slidena lieta šī te padomu laika un kapitālismu, vai teikt, sadalīšana robežu, kur sabiedrības gāja. Mēs savā laikā aizgājām vienu ceļu. Tas ir sociālisms, teiksim, līdz komunismam tur tālu. Cita aizgāja citā virzienā, cita vēl citā. Skatāmies, kur šodien atrodamies. Atrodamies tā. Tādas liels sadaļas, manuprāt, ir tātad Eiropa, Amerika. Amerika uzskatīsim lētā ekonomika, Eiropa dārgā, Ziemeļvalsts visdārgākā. Praktiski Ziemeļvalstīs tu ko dari? Tu strādā, visādot, gandrīz visādot sabiedrība, sabiedrība tev dod apakaļ visu, kā tu jūties. Otra sfēra vēl ir Krievija, kas tur pilnīgs anarhisms. Tur tu dari, ko tu spēj darīt, kā tu jūties, visiem vienalga. Amerikā līdzīgi ir.
tad kura vistuvāk tādai, vēl Ķīna, jā. Ķīna ir ļoti uz interesants attīstības ceļu, tur grūti prognozēt patreiz, manuprāt. Tad kura sabiedrība šobrīd ir tāda solīti uz priekšu, pussolīti uz priekšu pārējiem? Vai kura zemeslodes daļa? Labi, Āfrika nerunāsim patreiz, bet tavuprāt, kurš ir tas progresīvākais modelis? Tu pieminēji Somiju, izglītību, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju. Es nezinu daudzas valsts, es esmu pilnīgs iesācējs šajā ziņā. Pēc manas saprašanas ir kaut kādi algoritmi, kas darbojās Somijā, Singapūrā. Ir kaut kāds algoritms, kas ir līdzīgs tam, ko mēs varētu runāt par to, kas ir vajadzīgs. Kalifornija ir līdzīgs algoritms. Šis algoritms ir talanti, tehnoloģijas un tolerance. Tas ir Richards Florids, tāds sociāla antropologs no Amerikas. Viņš bija pētījums taisīts tieši štatos. Un tā pētījuma uzdevums bija saprast, kuri reģioni un kāpēc ir sekmīgākie tieši attīstības ziņā. Attīstība tādā ziņā, ka nevis tev ir tas hard power, vai tev ir nafta, vai tev ir daudz ienākumu, bet progress. Progress. Kā sanāk, kā tu tiec laikam līdzi. Jo sanāk, pēc 10 gadiem mūsu ekonomika atkal radikāli nomainīsies no kaut kāda jauna atklājuma, piemēram. Un sanāk, ka Kalifornija atkal varēs ļoti adaptēties, tāpēc, ka viņiem ir tolerance, talanti un tehnoloģijas. Talanti, tāpēc, ka tur ir augstskolas, Berkelija, tur ir Stanford un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz zinātniski institūti, tur ir filmu industrija. Tur ir ļoti spēcīgs talantu sakopojums. Tolerants ir ļoti īpatnējs gājums. Viņš bija pētījis, varbūt tas ir bišķiņ ārpus tēmas, bet kuras sabiedrības, kādu sabiedrības slāņu atrašanās un veiksmīga dzīvošana liecina par veiksmīgu sabiedrību. Varam uzspēlēt spēli, es varētu paprasīt. Spēlēm. Tad tur bija 4 galvenie tādi sabiedrības grupējumi, kuri bija daudz, viņi bija aktīvi, un tas nozīmē, ka tā sabiedrība ir veselīga, uz attīstību vērsta. Kas tev nāks prātā? Kā lai būtu veselīga sabiedrība, ja? Es domāju, ka viens no faktoriem būtu kaut kāda brīvība savās domās un emocijās. Es praktiski, Bet kāda cilvēka grupa var būt? Grupa tieši. Jā, ir studenti, ir aktieri, ir inženieri. Kuri visprogresīvākie? Jā. Droši vien, kad varbūt studenti. Studenti ir 4. vietā, jā. 4. atbrīvotākie. Tad es laikam zinu. Tie ir cilvēki, kuri ir pārkāpuši 50, varbūt ne 50, 60 gadu slieksni. Nē, tie nebija minēti, tas nebija. Tur ir kaut kas saistīts ar pasaules uztvēri. Labi, zīdaiņi. Nē, piedod. Labi, atvainojos, nekorekts jautājums, es nemāku noformulēt to grupu. 3. vietā bija mākslinieki. Tādā ziņā grupa. Jā. 2. vietā bija bohēmisti. Un 1. vietā bija geji. Tad, ja šīs grupas, tad geji, es biju domājis, lai sevi attaisnot, es biju domājis, varbūt plašākā mērā kaut kādas sabiedrības daļas. Es nekorekti jautājumu noformulēju, es varēju vienkārši uzvedinošāk pateikt. Sanāk tagad tā, ka, ja tu redzi, ka arī šie cilvēki var realizēties tādi, kādi viņi ir, ko nozīmē arī, gejs ir ar savu, vienkārši, tie, kas tagad saka, ka viņi ir slimi, tur ir jautājums par tiem pašiem komentētājiem, kas tā saka. Bohēmis tas jautājums par dzīvesveidu, kurā tu strādā, un arī tur ir vīns un uzdzīvi un tā tālāk. Studenti pats par sevi un mākslinieki atkal. Restīvi, ka mākslinieki ir dzīvojoša, elpojoša komūna, kas apmainās ar kodiem kultūras radošumu lietām un tā tālāk. Tad, restīvi, principā sanāk, ja mēs runājam par tādu Somiju, ja mēs Somijā redzam, ka tur ir šis atvērts, tas nozīmē, ka tā sabiedrība attīstīsies. Vai Singapūrā. Singapūrā ir disbalans to, ka viņi ir ļoti racionāli un darbaholiķi. Tur bohēmis tur nebūs. Es domāju, ka es neesmu bijis arī Singapūrā. Man bija iespēja tagad nesen aizbraukt, bet neaizbrauc. Bet arī tur ir disbalans. Līdz ar to sanāk tā, ka mēs nevaram ņemt kaut kādu sabiedrību kā valsts struktūru. Jo atkal man liekas, ka tāpēc kā izglītībā ir problēma vislielākā nevis ar skolotājiem vai dažām skolām, bet ar hard power. Tie, kas ir pie varas, tie tik ļoti bailīgi kaut ko maina, tik ļoti tā, tu man pierādi, tas tā ir vai tas tā nav. Tur ir skolotāji, kas vietām negrib mainīties. Hard power ir tā problēma. Un arī politikā pasaulē problēma ir hard power. Kā tu redzi, ņemot vērā to, ko tu stāstīji par mēdījiem, ka tu esi gatavs dot sabiedrībai informāciju, kas caur sevi dot sabiedrībai informāciju uz āru, un otrs bez, bez spiediena. Tas, kurš paņem, tas paņem, tā es saprotu. Tas ir, laikam, mēs varam uz to internetu aiziet. Tas ir interneta šarms. Izvēle vienmēr ir klikšķa. Jā, tas izaicinājums ir tāds, ka
kas ir Latvijas lielā problēma. Pirms gadiem 10 sāka ļoti radikāli samazināt algas medijos. Līdz ar to ļoti daudz kaut kādi jaudīgi labi cilvēki no medijiem aizgāja. Un līdz ar to talanti aizplūda projām. Un tiem, kas tagad ir palikuši medijos, nu, paldies, ka viņi ir. Tur ir entuziasti un tur ir vienkārši cilvēki, kas vienkārši mēģina izdzīvot. Bet jautājums, vai Latvijā medijos var radīt kvalitatīvu produktu. Tas ir tas lielais izaicinājums patiesībā. Jo kamēr nebūs kvalitatīva medija, nu tādu tiešām labu, dziļu kvalitatīvu mediju, tikmēr jau nekas tur tā īsti nemainīsies. Un tad mums ir tas jautājums, vai mēs varam, teiksim, internetā šie 300,000 jaunieši, kas ir abās valodās runājošie, vai viņiem var kaut kāds kvalitatīvs medijs un saturs būt. Jo šis ir labs jautājums par to, par kurā vietā tad īsti ir. Pēc manas saprašanas, tas tā kā cilvēku orientētas pagātni parādīt, kur pagātnē bija labi. Nu, kur bija sociāli vienlīdzīgāk, vai kaut kāda sirsnīgāk, vai labestīgāk? Pagātnes uzbūvēt neko nevar. Var pakāpties, bet uzbūvēt neko nevar. Var ņemt kļūdas vērā, piemēram. Nu, tā varētu būt viena no lielākajām lietām. Tad tur bija ir viens paradoks, baigais paradoks. Cilvēkam, kuram ir sava, tu vari saukt par karmu, dzīves jēgu, uzdevumu, vienalga. Viņš kāps uz tā grābekļa, kamēr viņam nepiešķils. Viņam tur kamēr neatkāpsies. Vai neapkāpsies, vai nepielāgos apstākļus, vai nesapratīs, kāpēc. Neatkāpsies daudzumā. Tādā ziņā, ka viņš kāps, un kamēr dabūs savu dozi. Bet nebūs situācija, man liekas, es nepiekrītu tam, ka cilvēki mācās no savām kļūdām. No citu kļūdām vēl jau vairāk nemācās. Man liekas, ka, kā lai to pasaka, viens cilvēks beidz 80 gados dzert, tad tēma, vai cilvēki mācās no savām kļūdām, ja mēs runājam par pagātni. Es tur principā piekrītu, ka cilvēki ļoti lēni mainās. Tā ir tā garīgās komponentes jautājums, man liekas, par to mainīšanos. Tas, ko es saprotu, piemēram, ka varbūt kaut kāds tāds jaunības dūlums ir pārgājis, ka gribās visiem, lai viss ir ātri un viss ir dinamiski. Katram ir savs izmaiņas ātrums. Viens no mums garā ir kaut kāds kolibrī ar 1000 spāru vēzieniem, tur sekundē, minūtē. Viens ir gliemezis, un abi ir dievišķi un abi ir burvīgi. Burtiski harmonija, vai ne? Iņņaņš, miņšmjaņ, un tā tālāk. Man liekas, ka caur to mēdījiem, caur tiem sociālajiem projektiem, tu vari sākt teikt šīs izmaiņas nozīmi vispār mūsu dzīvēs. Jo ir tiešām tā, ka vienam būs jādzer 20 gadu, lai saprast, ka abas savu tonāžas izdzērs. Vienam būs jānarkojās, burtiski tāpēc, ka kaut kas tā ir sadzīvojies, ka tev tas ir jāēd, tas tavs rūgtais kaut kāds dzīves vīns. Brīdī, kad klikšķis, kad tu esi sapratis, tad viss beidzās. Tad tu vari iet tālāk. Man kaut kā liekas, ka te ir, mēs ar Arturu Usmēs diezgan daudz esam tagad runājuši ar Gustāvu bijušo par to, ka šis sapņu jautājums. Mēs piedzimstam un daļai ir taisnība tiem ģenētiķiem, nevis daļai taisnība, skaidrs, ka tur ir taisnība par to, ka mēs tā kā kopējam tēva un mātes modeļus, bērnības piedzīvojumus, un mēs ļoti daudz realizējam viņus. Man liekas, tas ir arī bišķi pagātnes tāds ar laiku saistīts ar ātrumu, ar informācijas apmaiņu. Šodien vairs tā nav, tu jau pieredzes tur rentās jau vienu ciklu laikā izdzīvot, tur vairs nestrādā paudžu kaut kāda, paudžu lāsts, sauksim tā. Prieks to dzirdēt, ka tu to sakristīji, tas bija kāds 19. gadsimta modelis par fixed brain. Viņš daļai strādā joprojām, bet viņš ir radikāli... Atkarībā no tā, cik ātri tā... Jā, ir tā, ka gadiem 80 gados cilvēks satapās, ka varbūt vairs viņš tā negrib dzīvot. Tagad, iespējams, jau 25 gados viss izdzīvojies. Tu esi internetā savu filmu uztaisījis, tu esi kaut kādu nokomunicējis, tur vēl kaut kāds piedzīvojums, ko agrāk cilvēks arī tikai dzīves laikā piedzīvot. Bet, restīvi, sanāk, mēs varam ātrāk nomainīties, un mēs varam sākt būvēt savus sapņus. Man pēc programmas ir. Man māte ir aktrise, vajadzēja kaut ko tēlot, vajadzēja kaut ko dziedāt, vajadzēja kaut kādu scenāriju rakstīt, gribējās būt režisoram. Tas viss ir man kaut kāda vecāka. Tu izdzīvoji jau, ja? Jā. Nē, vēl turpinās ar mēdījiem, kā teici. Mēdī tagad, laikam, es eju... Kādu lomu tu tur spēlēsi? Tu būsi organizators vai pats arī... Nāks laiks, es tev pastāstīšu. Labi. Gan jau mēs par to varbūt arī parunāsim. Tu man uzaicinās pie sevis uz interviju. jā. Mēs turpināsim vispār tādu pašu sarunu. Nē, man gribās visu laiku saprast, mēs runājam par un ap, bet labi, mēs deklarēsim, stāstīsim par to, ko mēs zinām un ar mīlestību pasniegsim to informāciju, kas caur mums nāk, bet ir kaut kādi praktiski soļi bez tā, labi, politika, ja, sabiedrība, sociālā vide. Man liekas, tikai tā, ar stāstīšanu, labi aizies kaut kādai daļai. Šodien, tagad, tev nav tāda sajūta, ka šodien un tagad tev gribētos
kaut kā atrasties tur, kur tu gribi. Varbūt ir iespējas paraut to sabiedrības daļu, varbūt viņi ir gatavi. Tad daudz tās diskusijas par to 12. gadu, tur tas, tur mainās, nemainās. Tāpēc bija tas jautājums par tiem procentuālo starpību sabiedrībā, kur tad gatavi šādām izmaiņām. Varbūt viņi jau kaut kur jau nonāk līdz tā kritiskai robežai, ka var pārvēlties uz otru pusi. Kāds tev domas par šo jautājumu? Viena lieta, kas ietekmē tikai, man liekas, ka viena pasaulē, tas ir piemērs. Tikai viena lieta. Man šķiet, nekas vairāk. Es varu stāstīt, cik es gribu kaut kādas tās savas garīgās vai konceptuālas bet pa valsti, lietas. Labi, runājam pa valsti, pa sabiedrību, pa individu. Ok, individs, mums ir jāizglītojās, mums ir jāmīl apkārtēji un tā tālāk. Bet mums ir arī, kas ir ārpus, teiksim, šīs sabiedrības normas, tur dogmas, tur visādas tur iemaņas vai tāpat politika. Ja? Ko mums ar to darīt? Es arī visu laiku deklarēju savā Twitterī, tur mainām šito konkrēti. Tur daudz jau neklausās, tur nekā atskaņas, tur reti, kad tur ting, kaut kas tur atnāk. Bet cilvēki ļoti labi, teiksim, es ievēroju, ka uztver, šitā nav pareizi, tas nav labi. Protams, ir tādi, kas saka, ko jūs tur muļķības, tas ir tā un viss, un tur neko nevar izmainīt. Bet ir daļa cilvēki, kas tomēr saprot, ka kaut ko jāmaina, bet kad tad tas būs? Kurš būs tas, kad bums un pamainīs? Kas būs tas? Kur? Uz jautājumu, ko mums darīt, ir viena atbilde – darīt. Jā, bet ko tieši? Katram pēc savas varēšanas vai redzēšanas. Es pasaku, ka man sāk interesēt izglītība, un tāpēc mēs izglītībā šīs spēles uztaisījām. Labi. Mēs gribam pateikt, ka mums vajag būt globāli, mēs esam globāliem tirgum. Mums vajag būt tā, ka Latvijā, teiksim, ļoti maz, praktiski nav spēļu latviešu valodā, ļoti maz spēles, kuriem saskaitīt. Mēs taisam latviski. Atkal kā piemērs. Mums liekas, ka zinātnē vajag būt visur klāt. Mēs šīs mācības spēles taisam ar zinātnes palīdzību. Mums ir ļoti daudz no neirozinātnes, no netiešās mācīšanās, no ļoti daudziem aspektiem mēs tās spēles taisam tiešām kā zinātnes produkts. Es ar savu konkrētu darbību mēģinu to dabūt gatavu. Vai tagad tos pašus kursus, ko mēs taisam, tev ir tas pats. Mēs zinām, ka, piemēram, tos kursus, viņi tiešām ir, man liekas, ka diezgan labā. Es nezinu, vai tie tādā vai ļoti augstā pasaules līmenī, bet mums ir tiešām augsta līmeņa lektori, pie mums strādā ar savu piemēru. Vai Hard Power to sapratīs, vai kaut kāds ministrijas un fondu sapratīs, viņi vienkārši paskatīsies uz zārgus un pateiks, kas tev pa vārdu un, uz redzēšanos. Ok, fine, restīvi, Hard Power, tie, kas ir statusā, šie cilvēki, viņi baidās ar to operēt. Labi, ko mēs darām? Mēs domājam par mēdīju. Labi, kad varēšu pastāstīšu vairāk. Par politiku mēs godīgi pateicām. Un atkal ir izaicinājums. Normāli, ko reklāmas cilvēki pateikt, mēs runājam ar mārketinga cilvēkiem, kas ir ilgais darījis, atkal runājam par piemēru, ja? Ko darīt. Ja es saku, ka kaut kas valstī nav labi, un es tagad saku, Gini, tu tagad ies politikā, tu saki, nē, es esmu Twitterī. Bet, kas mainīsies, nekas nemainīsies. Un tad man prasa, kas mainīsies, kaut kas jādara labi, jāiet politikā, un negribās. Tāpēc tā ir žļurga, tas ir, man liekas, ka civilizācijā, kas viens sliktākais ir, tad politikā ir. Ja ir narkotikas, porno biznesa un ieroču tirdzniecība, tad politika ir, man liekas, ka bišķiņ virs tā, bet tur ir viss zemiskākais, kas vispār cilvēcē ir. Zem galda, viss aiz galda, melošana, plakāti, marketings izčakarē, jebkurus vārdus, kā Latvijā, piemēram, un tā tālāk. Bet jāiet ir politikā un jādara godīgi. Piemēram, mēs iznācām un pateicām, numur 1, godīgi, vai taisīsim partiju, kas nav izdevīgi. Kā vajadzētu darīt? Kā Latvijā vajag darīt? Tu uztaisi biedrību, entuziastu grupu. Tad ir Viesturs Dūle, Gustavo un vēl kaut kāda cilvēka taisa, bijušie populārie kaut kāda cilvēka taisa partiju. Tad mēs esam kaut kādu sociālo protestu pret esošo iekārtu, nākam ar pārmaiņu saukli. Tā ir biedrība, tā nav partija vēl. Un mēs prasām, taisiet partiju. Mēs sakam, mēs netaisīsim partiju. Restīvi, visiem ir zinām, kāda ir. Vēl jau kaut kur finanses pieslīd lēnām klāt. Jūs tur tad vēl visi Latvijas bagātie cilvēki vienu telefonu zonu attālumā, tu piezvan un saka, mēs esam partija. Viņš saka, ok, bet man tur būs kaut kāds veika kvotas, vēl kaut ko tur man vajadzētu, un mēs varam sarunāt. Labi, bet tad mums vajadzētu 250,000 tagad līdz nākušajam gadam, līdz vēlēšanām, pēc tam 100,000 pirmajā gadā. Ok, labi, skaidrs. Mēs joprojām esam biedrība. Mēs joprojām lamājam esošo iekārtu un esošos politiķus, un tā, ka mums saka, klausies, un tas īsti partiju, politikā mums negribās iet, es domāju, ka nē. Bet ar tādu domu, ka, lūdzu, ejiet. Un tad mēs sakam, labi, mēs tam arī ieiesim. Mēs to nedarījām. Mēs pateicām, izgājām pilnīgi atšķirīgu gājienu. Ilgtermiņā mēs gribam pateikt, mēs nemanipulēsim, mēs esam partija pilnīgi savādāk no visiem uzskatiem, kā mārketingā jādarbojās. Mums uzskats, ka ir jābūt kaut kādai pozitīvai psiholoģijas asociācijai, mēs esam skaistā nākotne un mēs mainām vārdus.
kas ir vispār šī izvēle. Nu, neviens to nav sapratis. Jā, bet mēs vienkārši gribam pateikt, mums ir kaut kāda garīgā dimensija, kurā mēs gribam strādāt. Mēs esam loģiski racionāli cilvēki, mēs Excel tabulās taisam, manam biznesa plānam vienam tagad ir 24 šīti Excel tabulā. Es saprotu šos ciparus, es esmu diezgan loģisks čalis. Bet cilvēkiem, ja viņiem pasaka, ko nesaprot, ir sarežģīti to. Bet atkal tas uzstādījums ir tāds, ja tur jautājumi, ko darīt. Darīt godīgi, tas ilgtermiņā atmaksāsies. Vienīgais veids. Jā, mums ir garīgā dimensija, ja jūs tagad to nesaprotat, es domāju, pēc pusgada jūs to sapratīsiet. Es esmu, kā lai tu pasaka, es esmu aizrāvies ar to izloģiju, piemēram, un tā ir antisektantiska, antireliģioza lieta, ar kuru es nevienam neuzmācos. Man liekas, tā ir iedzīgākā lieta, jo viņi ir pietuvināti zinātnē, tur ir ļoti orientēts uz zinātni, un atkal, restīvi, mēdī var uztaisīt kaut kādu stāstu par to, ka zvargus ir tur tāds vai šitāds, fine. Bet es eju un daru. Restīvi, uz jautājumu, ko darīt? Darīt. Jā. Nu tā. Ka zīmīgi tas viss ir vienīgi nozīmīgi garīgā praksa tiešām, tāpēc, ka tas lodz dažbrīd no tā, ka, piemēram, tu iznāc un tā godīgi kaut ko pasaka godīgi. Nevis pielāgojoties, tā vai šitā, godīgi pasaki. Neviens nenotic tev. Un, kas ir zīmīgi, man liekas, ka Latvijas žurnālistikā joprojām ir tā, ja kāds kaut kādā brīdī godīgi kaut ko pasaka, bet tā tieši. Es sastrāgums to redzēju kaut kad nesen. Kaut kāds tur kungs no Vecviebalgas, tur kaut ko tur sāk runāt, un it kā visiem viss ir zināms. Un viņš vienkārši to saka. Un tas joprojām izskatās tā pārsteidzoši. Viņš vienkārši saka to, kas visiem ir zināms. Es domāju, kāda ir žurnālistika joprojām, ja tā padomā. Vienkārši cilvēks pasaka to, kas visiem ir zināms. Vispār ir labā ziņa Latvijai, man liekas, ka runājot ar kaut kādiem cilvēkiem, kas dzīvo nevis tajā, Latvijai, man liekas, ka ir vismaz 3 ātrumi. Ir tādi cilvēki, kas vienkārši dzīvo un mēģina izdzīvot, tad ir tādi, kas skatās, ka varbūt pasaulē vēl kaut kas notiek. Un ir tāds 3. ātrums jau, kur cilvēki, kas tiešām dzīvo tādā pasaules ātrumā, dinamikā, tie ir kaut kādi biznesi, kuriem ir starptautiskie biznesi un tā tālāk. Runājot ar šiem investoriem, tu redzi, ka viņi saprot no pusvārdu ļoti daudz lietas, un tās sarunas ir ļoti līdzīgos ātrumos, tēmās, un tas redzējums ļoti līdzīgs. Tādu cilvēku ir reizēm vairāk. Ja pirms gadiem 5, varbūt vienkārši es nemācēju viņus atrast, bet es šobrīd redzu, ka viņu ir daudz. Man liekas, ka ļoti daudz ir apgrūtījušies ārzemēs mācījušies. Tāpat Kalifornija vairs nav kaut kāda mistika, tur ļoti daudz cilvēku bijuši. Teiksim, arī tie paši venture kapitāla cilvēki vai finansisti, kas tur ir bijuši, vai tie, kas strādā tajā jomā, vai internetu jomā. Tādi cilvēki reizēm vairāk. Un vēl īpatnīgi, tagad mēs ar tevi runājam, ka tā garīgā dimensija parādās. Teiksim, es atceros pirms gadiem 8, es domāju, vai man teikt, es par budismu interesējos? Varbūt. Bet tu vēl tā pamēģini 7 reizes nomērīt un vai teikt par sabiedrībai. Jo atkal tas jautājums par to, vai es varu iznākt, Nē, bija taču moderni. Es atceros savu 17, ka man bija ļoti populāra krišnīda tēma. Bija baigi daudz cilvēku aizgāja uz to pusi. Es nezinu, viņi bija piekusuši no padomju sistēmas un aizgāja tur. Es arī palasījos bišķi grāmatas, man kaut kā tā nebija. Labi, es iemācījos jogu, tas pluss no tā visa, bet kopumā, tur arī daudz pretrunas iekšā tajā. Tu zini, skaidrs, ka sieviešu žurnāli ir brīnums. Ja sieviešu žurnāli sāk rakstīt par jogu, tad joga jūs labi. Jā. Tāpēc, ka mamma ģimenē saka, joga ir laba, un tas aiziet tā kā tā ir tā labais mārketings tāds sanāk. Bet vienkārši arī, kad mēs ar tevi runājam par tādām garīgajām lietām, katrs skatāmies no citas puses. Ja man ir joga, budisms, psiholoģija un kaut kādas lietas, kurām es skatos, ka tas, man liekas, ja tā komponenta parādīsies sabiedrībā, tad, ja vēl zinātne tam visam pienāks klāt, kaut kāds mūsu tehnoloģijas pienāks klāt, man liekas, tur... Reliģija, manuprāt, šodien ir tā kā tāda dzīves pieredze drīzāk vēsture, uz kā pakāpties un ko mainīt. Reliģija, kas mums ir pareizticība, kristietisms, musulmanisms. Jā. Tu zini, es domāju, ka ir ļoti daudz sektas ir ļoti daudz, kas ir kaut kādās reliģijās iekšā. Es domāju, pamata virzieni, caur kuriem cilvēks, teiksim, iegūst šo pieredzi kaut kādu. Mēs jau arī ļoti stipri esam ietekmēti no tās. Man liekas, ka tur ir ļoti dziļas saknes, bet tā ir tāda ļoti plaša tēma. Tā ir labā ziņa. Es nemanāju par reliģiju vai par sektantismu. Tās ir, man liekas, ka bišķiņ uz pagātni orientētas vispār virzienu. Man liekas, ka es pats šobrīd to, ko tiešām saprotu, kāpēc zinātne ir laba. Zinātne ir no retajām sfērām mūsu pasaulē šobrīd, kas ir orientēta uz nākotni. Ja zinātne, teiksim, izglītībā ņemtu kaut vai 20%, ko zinātne ir atklājusi kā cilvēku efektivitāti, kā mācīšanās, tad cilvēki vienkārši tie, kas veido izglītības sistēmas, viņi saprast, ka viņi ir nežēlīgi pret bērniem.
vienkārši cīniski nežēlīgi, jo tagad entie pierādījumi, dariet tā. Un tas pats ir arī savu dzīves Man brīžiem ir nelielas domstarpības ar manu kundzi, jo tu to publiski to stāstīji? Nē, tas ir ļoti pozitīvs piemērs. Es īstenībā reklamēju savu, pat ne reklamēju, bet paužu savu viedokli. Es pirms tam jau teicu, ka beidzam mācīties, sākam domāt. Un tas nozīmē, ka varbūt ne tik radikāli ņemt un neiet uz skolu, ja, bet padomāt, ko tur mācās un ko tev māca. Ja. Tas, ka tev jāmācās saskaitīt 2 + 2 = 4, tas ir ok, bet līdz kādam līmenim tas viss vajadzīgs. Un praktiski skolā to, ko iedod, tur ir arī bišķiņ jāpašķiro, ko tev vajag paņemt. Ja. Un tik daudz neliederīgi laiks tiek izmantots, ko bērns varēja pilnvietoties mākslu, ja, mūziku, savādāk izpausties. Tas viss viņam principā liekts, jo viņš praktiski visu dienu pavada. Īstenībā stipri apšaubām tur vērtības, kādas tiek ielikts viņā iekšā. Jā, varbūt nobeigumā gribu palūgt tev novēlēt mūsu skatītājiem. Ko tu, tavuprāt, saredzi tuvākā laikā, kas būtu nepieciešams cilvēkam primāri, uz ko vērst uzmanību? Tātad, ņemot vērā, ka man tās Gins deva apmēram 2,5 stundas laika, lai noformulētu tiešām šo, ko es jums novēlu. Es sākšu pirmo pusstundu, ko es jums gribētu teikt. Es sākšu ar to, ka tā tēma ir milzīga, man liekas, ko vispār var novēlēt, jo es varu, protams, novēlēt laimīgi jauno gadu un priecīgus Jāņus, vai lai jūs esat laimīgi. Bet es varu tikai no savas pieredzes var pateikt vienu svarīgu lietu, ar kuru es joprojām strādāju. Krievis labs teiciens tara kāniem galvjā. Vai arī uz saules arī ir plankumi. Mēs visi vienmēr domājam, ka mēs esam saule, un mēs esam visi saules, bet atrast un ieraudzīt un izmanīt tos savus plankumus melnos, laikam tā ir tā lielākā lieta, jo es redzu visādus stiķus un niķus, kas man ir, un kas man ir jālabo un jāuzlabo, un ka, ja es mainīšu sevi, tad mainīsies arī tā pasaule riņķī, un pasaule varbūt paliks bišķiņ labāk. Laikam tā. Paldies. Atrast to zināšanu, jā. Paldies, kad man bija tiešām lieliski iespēja aprunāties ar tevi. Es ļoti daudz saskatīju tēmas, kas man ir saistošas, un bija ļoti interesanti dzirdēt tavu pieredzi. Vēlreiz paldies, ka atbrauc ciemos pie mums. Es ceru, ka nākošais es jau braukšu pie tevis, vai vēlreiz otrādāk. Brauksim uz neitrālo teritoriju. Kafejnīcā taisīsim nākošo pasākumu. Paldies vēlreiz. Paldies. Labvakar. Uz redzēšanos.